Jā, purcējums uz skatuves un stāstu par Āgenskalnu priedēm. Bet sākotnēji es pastāstīšu par mazu ievadu projektu, kā vienot kopēji apkaimes iedzīvotājus un kas nekā latviešu tautas tradīcijās labāk vieno kā dārziņš. Un, jā, mēs gribējām piedāvāt ideju par kopienas augu skapi, respektīvi, ka iedzīvotāji, tad, kad mēs īstenosim projektu Āgenskalnu priedēs, viņi varētu dalīties savos stādiņos, kas attiecīgi ir kādam pa daudz vai kādam pa maz, vai kāds kaut ko māk labāk uztaisīt. Un to var noteikti attīstīt kopā ar dažādām meistarklasēm, dažādām aktivitātēm, piesaistot gan pašus vietējos, gan apkārtnes iedzīvotājus. Bet ķersimies klāt pašam projektam Āgenskalnu priedēs. Sākšu ar varbūt tās augšējo sanāk kreiso pusīti. Mēs piedāvājam mikromobilitātes rīku sadarbībā ar Rīgas satiksmi, tā kā tur ir 12. trolejbus galvapunkts, īstenot stāvlaukumu, daudzstāvu stāvlaukumu kopā, kurš tiek integrēts ar elektrouzlādi un visu pārējo, kas ir nepieciešams mikromobilitātes tīklam, ar velo, ar dažādām iespējām īrēt auto. Tad tālāk uz leju attīstās miera zona, kā mēs viņu esam nosaukuši mitrā zona, kas ir dabīgā infiltrācijas metodē, uzsūc lietas notekūdeņus. Tad vēlāk uz leju sanāk jau tādos oranžajos punktiņos iekrāsoti ir kopienas dārziņi, par ko jau es minēju sākotnēji. Dzeltenie punkti mūsu kartē iezīmēti ar velo novietnēm, dažādiem soliņiem un tam līdzīgi. Par velo novietnēm piezīmējam arī ideju, ka tās varētu būt tā kā kopienas enerģijas uzkrāšanas punkti, saules baterijām virs tām. Centrālajā laukumā savukārt tad pats bērnu laukums un citi, tā teikt, dažādi rīki, kā aktīvi iesaistīties un darboties. Vēlamies attīstīt, protams, arī vēsturisko skateparku, kas ir arī ir tur. Un mēs viņu vēlamies, tā kā ir ļoti interesants reliefs, un mēs vēlamies viņu paslēpt apstādījumos un tādējādi īstenot apkaimes iedzīvotāju vēlmi gan par klusumu vienlaicīgi, gan vēlmi piesaistīt jauniešos, jo mums ir ārkārtīgi svarīgs apkaimes iedzīvotāju vārds. Jā, un arī tas, ko mēs dzirdējām no apkaimes iedzīvotājiem, bija tas, ka ir nepieciešams apgaismojums. Un, protams, īstenot pa visām šīm te ieejas astīm, ko esam iezīmējuši ar līnijām, apgaismojumu. Jā, tas laikam arī viss. Ok, tad mēs varam raiti pāriet arī pie dzirciema. Jā, varbūt mēs varam sarotēt attēlu. Mums ir liels prieks, ka visi pamanīja to pašu, ko mēs pamanījām, ka mums ir divas puses dzirciemā šajā attēlā. Mums ir B puse ar dzīvojamo zonu, un mums ir A puse ar universitāti, kur mēs esam šobrīd. Un ir šī lielā maģistrāla pa vidu. Un es pats tikai kā viesis pie vecvecākiem pareizai esmu šajā rajonā un vienmēr bijusi sajūta, ka tās ir divas pilnīgi atdalītas zonas. Tātad mūsu piedāvājums, tā kā mēs zinām, ka nākotnē jau dzirciemā veidosies tāds foršs apkaimes centrs gar pašu ielu, bet tur tomēr tas aktivitāšu iespēja ir diezgan definēta, dažādi pakalpojumi, servisi, atpūta. Tas, kas mūsuprāt būtu ļoti vērtīgi, būtu ne tikai, ka šīs puses satiekās centrā, šajā apkaimju centrā, bet ka viņas arī aktīvi dodās ciemos viena pie otras un izmanto tās iespējas, kas tur ir. Tāpēc A punktā mēs gribam aktīvo zonu. Mums ir 10 000 studenti, kuriem ir universitāte un ir viņu kopmītnes. Un pa vidu ir šobrīd šis tā klusais parciņš, kuram pieguļ šī zona, kur mēs varētu pārveidot, ielikt kādu skatuvi, bāru, superīgas aktivitātes. B zona, bērni, ģimenes, sports un tas, kas piestāv iekšpagalma dzīvojamai zonai. Kā mēs to panākam? Mēs izveidojam daudzstāvu autostāvvietu universitātei, lai savāktu visas viņa izkaisītās stāvvietas un atstātu vietu skatuvei un ballītēm. Savukārt savienojam mēs šīs zonas ar lielu, platu, paceltu gājēju pāreju, līdzīgi kā pie brīvības pieminekļa.
Jā. Lai nepazaudētu ideju, tad uz šīs stāvvietas, lai nezaudētu arī tranzītu uz šīm zaļajām zonām, tad jumtu mēs izmantot ļoti aktīvi, veidojot vai nu sporta laukumu, daļēji zaļo telpu, līdz ar to, lai šis jumts tiktu pilnvērtīgi izmantots. Tas arī, laikam, viss. Mazā vēl piezīme. Un mums ir arī skaidrs finansējuma plāns gan vienam, gan otram projektam. Mums ir piemeklēti jau pāris Eiropas Savienības struktūra fondu projekti, tā kā mums arī finansējums ir savā kabatā. Jā. Urā! Aplausi! Vēl? 30 sekundes. 30 sekundes pār laikam aiziet. Lai mūsu darba grupai bija ļoti intensīva diskusija, lai apvienotu cilvēkus, vajag piedāvāt viņiem kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu. Un viens no mūsu piedāvājumiem bija, ja reiz mums ir sabiedriskā dārzkopība kaut kādās zaļajās zonās, mēs varētu piedāvāt sabiedrisko lopkopību, piemēram, Āgeņskalna briežu dārzu ar savu mazo gaļas veikaliņu. Wow! Aplausi! Jā! Maleči!